Čau visiem! Nu ko, ir iestājies kāda sliktākais laiks priekš fotografēšanas, jo, kā redzams, visas lapas ir nokritušas un ziemu vēl tik drīz nesola. Ārā ir itīgs pelēcis, krāsu nav, bet fotografēt gribās. Tad mēs atbraucis uz mežiņu, jo tā pagaidām izskatās vienīgā vieta, kur kaut kādas dabas bildes var uztaisīt. Dodamies iekšā mežā un skatāmies, ko tur var sameklēt. Te es izmantoju polarizatoru, lai noņemtu atspīdumu un izceltu krāsas. Uzgāju te tādu vietiņu. Kādas smukas sūniņas vēl joprojām. Uzliku polarizatoru, lai izceļās krāsas. Jāņem ciet šitā bilde. Jā, siltais laiciņš ir beidzies. Šodien ārā tāds diezgan pavās. Par cimdu soiga. Šodien ir 19. novembris. Staigāju un meklēju kaut kādas kompozīcijas. Tagad, ka lapas nobirušas, mežs tāds, it kā no vienas puses forši visus stumbrus var redzēt un tā, bet tāds bardaks. Vējš te ir bijis, visādi zaris sakrituši, lapas sapūstas visur. Nav baigi vienkārši atrast, ko nobildēt. Dodamies un meklējam. Gāju pa taciņu, un te bišķī caur mākoņiem uzspīd nedaudz saulīte, un tad tā sāna gaisma iedod tādu foršu skatu tai taciņai. Tā kā esmu atradis te vienu kompozīciju, jāņem ciet. Šādi viņi izskatās. Un šajā kamerā baigi nevar redzēt. Jā, šitas pelēcīgais laiks. Bēdīgi. Vienu gadu te tieši šajā pašā laikā braukāju, fotografēju pamestas ēkas, baznīcas, armijas bāzes un visu kaut ko tādu. Varbūt tev ir kāds ieteikums, ieraksti komentārā, ko šādā laikā varētu fotografēt. Dabā, es tieši domāju. Varbūt tev ir kādas idejas. Šoreiz būs tāds īsāks video. Kaut kāds 2 stundiņas esmu pablandījies nedaudz pa mežu. Kas sanāca, tas sanāca. Par to jau arī ir mani video. Nevienmēr tikai veiksmīgas bildes. Arī neveiksmes un sliktākas dienas arī jāparāda jums. Tuvojas gada beigas. Sāku domāt, kur tad esmu šajā gadā bijis, ko esmu fotografējis. Un šī bija problēma pirms 2 un vairāk atpakaļ gadiem, kad aizbraucu kaut kur fotografēt, sataisa bildes, iemet vienā mapē, un beigās tajā mapē jau ir kaut kāds vairākas 100 bildes,
Un gada beigās tu tā domā, kur es esmu bijis, ko es esmu darījis. Un tu jau neej reāli iekšā tajās mapēs un neskaties tās bildes cauri. Jums taču arī tā ir pilns telefons ar bildēm. Un kurā brīdī tad tu ej un baigi tur skaties viņas. Nu jā, un tāpēc arī sāku šos te video filmēt, lai var ieiet YouTube un vienā vietā apskatīties, kur es esmu bijis, kā man ir gājis un kādas fotogrāfijas esmu uztaisījis. Un otra lieta, par ko es sāku domāt, varētu šogad gada beigās uztaisīt fotogrāmatu ar visām foršākajām bildēm un interesantākajiem notikumiem. Tā gan, man liekas, ir baigi labā lieta, ka tev mājās plauktā stāv taustāma grāmata. Nezinu, no rīta piecelies, uztaisi kafiju, ir brīvs brīdis, pašķirsti, palasi, apskaties. Izej cauri atmiņām vēlreiz galvā. Nu taču, tas tak ir forši. Nu ko, saku tev lielu paldies, ka biji kopā ar mani šajā nelielajā, bet kaut cik interesantajā meža pārgājienā. Un tiekamies jau nākamajos video. Pīsiņš! Vēl es gribēju pateikt lielu paldies šī kanāla un manam atbalstītājam, apģērba ražotājam Fristats. Dodoties viņu drēbēs pārgājienos un fotografēšanas tripos, es jūtos vienmēr silti, apģērbs elpo un ir mitrumu necaurlaidīgs. Tā kā, jā, tādā ziņā arī viegls. Super vienkārši. Tātad, ja tev ir nepieciešams drēbes pārgājieniem, tad zini, Fristats.